9:14 minūtes. Labrīt, radio to klausītājiem. Katru reizi, kā es redzu, ka mums studijā ienāk Valders Pūts un Dainis Tenis, es zinu, ka kaut kas ir izdomāts jauns. Jā. Kaut kas ir padomā. Labrīt. Nē, šoreiz bez nekā. Es vienkārši atsācām pateikt, sen neredzētu draugu. Kā iet? Nu, tā prom. Forši piekdiena. Kaut ko kafiju atnācāt iedzert. Jā, bet tad dod pa brīvu vienkārši. Ja Elzbet domā, ka kaut kas radoši ir izdomāts, tad es atkal domāju, jāpavalk nedaudz augstāk mikrofonu, jo abi divi ir stalta auguma čaļi. Jā? Sveiciens jums. Esat atnākuši un ieradušies ar jaunu koncertu programmu, ideju par to. Pastāstiet, kā tā tapa un no kā tā sastāv. Šodien sākums ir iepriekšējā programma radīts Latvijā, kur mēs tātad pārveidojam latviešu lielās dziesmas, tādas kā Apvīja rokas, Quasimodo dziedājums, Alises iela. Pārveidojam tādos akadēmiskos skaņdarbos, un tā lieta ļoti labi aizgāja, un cilvēkiem ļoti patika. Mums pašiem ļoti arī patika, un tādēļ mēs domājam, turpinājums varētu būt kaut kas ārpus robežām, un ņemsim tagad pasaules lielās dziesmas. Bet ar man maz niansīti, ka tas notiks tāds tā kā ceļojums laikā, un tas būs pēdējos 100 gadu, katras 10 gadus populārākā dziesma, kura mums palīdzēja atlasīt mākslīgais intelekts. Un tā radās programma Pop Goes Classical. Paldies, ka pateic galveno. Nu, Klau, ja jau jūs esat izbūrušies cauri tik daudz dziesmām, un jūs noteikti esat eksperti dziesmās. Mums šajā gadā ir tāds jaunums, saucās Kas tev skan zvaigžņu spēle. Kas tev skan ir radio tev spēle, kur tev minūtes laikā, jums tātad abiem kopā, minūtes laikā ir jāatmin pēc iespējas vairāk skaņdarbi, kurš Kristaps atskaņos, ir jāmin vai nu dziesmas izpildītājs vai nosaukums. Cik ilgi jūs atskaņos? Minūti jūs atskaņos? Tātad vienas minūtes, dažas sekundes. Ja mums pietiek ar 1 sekundi. Mēs šito spēlējam īstenībā grupā. Superīgi. Nu, tad jau vispār... Tagad izgāzīsimies. Vai nu izpildītājs vai dziesmas nosaukums, ja tu gadījumā pateiksi Stings un tas ir Police, es ieskaitīju. Ok. 3, 2, 1, mūsu minūte sāks tagad. Bungas. Aiziet. Justies vienmēr jaunam, skaistam tev vajag. No? Var teikt nākamo. Foršs sākums. Bee Gees, pareizi. Prātvētra, pareizi. Mūzika. Pareizi. Lady Gaga. Pareizi. Paga, kas tas ir? Tas nav Gustavo? Nē, pagāja, kas tas ir? Bāc, es zinu. Nākamais. Šitā ir tā dziedātāja to foršo balsu, Anastasia. Jā, pareizi. Astronaut. Pareizi. Grīnais? Nē, likšu nākamo. Offspring. Nē. Šo var minēt. Eiropa. Eiropā. 7 punkti, kungi. Tas nav sliktākais vērtējums pagaidām, bet tas nav arī pats labākais. Kas tas ir? Cita zēni. Citas zēni. Un jūsu sarakstā, Blink-182, All the Small Things, tur vēl ieskanēs. Kas bija pirmais? Pirmais bija Gačo, mūžam man jau jauns. Likās Gačo, bet balss tāda jauna. Mūžam jauns viņš. Kas tas pa puiku? Tas ir Gačo. Klau, kas vēl pievienosies jūsu koncerta programmā, vai tie būsiet tikai jūs divi? Pagaidām ir tāds plāns, ka 2, bet tad jau redzēs. Zini, kas pievienosies? Klavieris un čels. Mēģināsim tik galā divatā, un jutīs, ka kaut kas nav, tad uzzvanīs kādam. Pagaidām viss notiek, visas aranžīs ir diviem komponētas divatā mums. Es domāju, ka arī ar to pietiks. Jo tā doma arī ir tāda, ka tomēr, ja mēs spēlējam savus koncertus, mēģināt tik pašiem galā, un tas ir tieši forši, ka nav piebāsts skatuvi ar ļoti daudz kaut ko tāds, vairāk tāds less is more princips, bet tieši divatā mēģināt dabūt to lielo skaņu. Es zinu, ka, protams, tās setlists varētu nedaudz mainīties, jā, bet tomēr vai jūs varat atklāt, ar kādu skaņdarbu sāksies un ar kādu noslēgsies koncerts? Bet mēs varam arī vairāk pateikt. Jā, protams. Nē, vismaz pirmo un pēdējo, jā. Tātad, ja mēs sākam ar 30. tad tur bija tāda ļoti forša dziesma.
ar nosaukumu Over the Rainbow. Tas bija populārākais tās 10 gadus darbiņš, un, protams, nu kā jums liekas, kas tad ir pēdējās 5 gadus, teiksim, vispopulārākais? Jā, 20. gadu populārākā dziesma. Nu, tagad mums... Man tā liekas, ka kāds jau šeit zina. No, Santu saka. Santu saka skaļi. The Weeknd. Jā? Vai arī tu dzirdēji jau šito kaut kādā intervijā? Mēs šo jautājumu uzdodam visiem. Jā. Nu tā, tad šie te divi, protams, tur pa vidu ir ļoti daudz interesanti. Piemēram, ja tā plašās līnijās, tad kā ir mainījusies vispār popmūzikas šī te kustība. Sākam ar kaut kādu mūziku, žanris, tam aiziet rock'n'rolls, rocks, bet tam Michaels Jacksons ar savu pop visu šo estētiku. Jā, Nirvana un protams, hip-hops un tā tālāk. Hip-hops, Michaels Jacksons, Over the Rainbow un Weekends. Izcili, nu, manuprāt, pilns spektrs. Amerikāņu kalniņi. Jā. Bet to visu izlīdzinās čels un klavieris, tā kā nebūs tik traki. Kur meklēt informāciju par šo koncertu? Internetā, Facebookā mums ir pašiem sava lapa. Arī Instagramā. Labs nosaukums ir Valters Pūts un Dainis Tenis. Var arī ielīst iekšā mūsu solo lapās. Ja kaut ko nevar atrast, tad tur arī var. Es saprotu, ka jūs visu aprīli paņemat uz sevi, jā? Tiekamies aprīlī, tieši tā. Tātad aprīlī visi datumi, un tad jau tiekamies koncertos. Paldies, kā atnācāt, lai forši dienu. Čau. Dzīves stila radio. Radio tev.